Labrīt! Pa lielam šodien mums ir jāizdara diezgan daudz gasts, bet mums ir ļoti daudz laika, tā kā mēs visu paspēsim. Šodien man laicīgi jābūt mājās, jo ar Eirovīziju es esmu traks Eirovīzijas fans, tā kā ir otrais pusfināls. Šodien ir Latvija. Cerēsim, ka tiksim, bet jau redzēs. Nu jā, es jau esmu gatava stālim, tā kā man palika izstāstīt jums tikai par grāmatām. Ātri mēģināšu. Pagājušais es jums rādīju šo te grāmatu un šo te grāmatu, šo es izlasīju, jā, man patika. Lasu 3. daļu. Šī ir ļoti skaista grāmata. Vienīgais, kas ļoti daudziem nepatika, ka autora 3. grāmatu izlaida ar cietajiem vākiem, un pirmās 2 tā kā varēja pirkt vai nu ar mīkstajiem, vai nu ar cietajiem vākiem. Protams, ka ar mīkstajiem vākiem ir lētāk, tāpēc visi pirka ar mīkstajiem vākiem, un tagad viņi izdomāja, ka tikai ar cietajiem vākiem viņi izlaidīs. Un, jā, tas tā. Bet šī ir ļoti, ļoti, ļoti skaista grāmata. Ļoti skaista grāmata. Tā kā, paskatieties, te ir kartītes, un... Labi, sākumā jums parādīšu to aizmugurīti, kas bija. Te ir galvenā varone. Un tad te ir pretinieks, ar ko viņa gan jau cīnīsies šajā grāmatā. Un šī grāmata ir rozā. Tik skaisti. Jā, es esmu kaut kādā 180. lapusē varētu būt. Gan jau nākamreiz es jau teikšu, ka es esmu viņu izlasījusi. Man ļoti patīk šī triloģija. Ļoti patīk. Viņas nav latviski, ir lietuviski. Es nesen uzzināju, ka lietuvieši jau ir iztulkojuši. Latvieši, protams, nē. Es ceru, ka iztulkos, jo šī ir ļoti laba grāmata. Es pat teiktu, visām vecumā grupām viņa der, nu labi, varbūt ne bērniem, jo tur ir tā kā slepkavības, bet tādā ziņā, jā, man ļoti patīk. Labi, brauksim uz stāli. Nu, runājot par grāmatām, man vakar atnāca mans pasūtījums no Globusa ar visādām grāmatām angļu valodā. Šī ir viena no manām romantikas grāmatu mīļākajām autorēm, un tad ir fantastika, un te ir arī romantika. Šī ir 5. daļa. Man ir visas. Šī ir 5. Man vēl 2 grāmatas ir jānopērk, tad es sāku šo te lasīt, es zinu, ka te būs ļoti, ļoti, ļoti labi. Šai man bija 1., 2., šī ir 3. Šī vēl nav pabeigta sērija, bet man liekas, ka ļoti, ļoti forši. Un šai man ir 1., 2., un šī ir 3., un tā ir pabeigta sērija. Šī ir 5., bet būs 7 viņas kopā. Šī ir ļoti laba. Tikai man lielākā problēma ir tagad, kur lai es viņas lieku. Tā kā šeit pa lielam ir manā fantastikas sekcija. Nu labi, šīs 3 nav fantastika, un šī laikam nav fantastika, bet visi pārējot ir tā kā fantastika, kur man likt tās grāmatas. Un tad man šeit ir cipa romantika. Nu, vot šīs te ir no tās Annas. Man ļoti, ļoti patīk. Šis ir trilleris. Nu, šī ir fantastika. Un te ir tā kā Harijs Poters un tad vēl viena. Nu, labi, šīs 2 varētu citā plauktā ielikt. Fantastika man nelien tur, jo te man viss ir pilns. Es nezinu, kur lai es lieku šīs grāmatiņas. Bet jā, te es domāju, drīzāk būs mana romantika, un tur fantastika būs jāsaka Valdim, lai viņš man vēl vienu plauktiņu pieliek. Es atbraucu uz stāli, tikko apēdu piciņu, nopirku veikalā, tāpēc, ka ir 12, gribas ēst. Bet, nu tā, normālāk spēdīšu vēlāk. Tā kā iztiksim šobrīd ar picu, un ir tik briesmīgs laiks, tā kā līs lietus, tad viņš nelīst, viņš atkal nelīst, un viņš ir tāds miglas lietus. Tā kā nevis normāls lietus, bet tas tā migla. Un tā migla citreiz ir trakāka nekā īstais lietus. Jā, un es tagad sēžu mašīnā un cenšos saņemties. Iet. Zirgi būs slapji. Nu, bet labi, kas jādara, jādara. Tūlīt jau iesim. Tā, nu es jau inventāru sanesu, atnācu pēc retiņas, ņemšu 1. retiņu. Jā, viņi atkal rulli ir apēduši, laukums, nē, aploks atkal plodo. Jā, ir maija vidus, forši. Bet kas ir pozitīvi? Šodien viņi tiks ganībās. Zināk, tie, ka man jāpaņem ir Limerata un Aleksa, un tad mēs vedīsim viņus uz ganībām. Jā, bet par to rulli runājot. Viņi man stabili 5 dienu laikā apēt rulonu. Viņiem rulons tika šeit ielikts
sestdien. Šodien ceturtdiena. Bet mazāk sanāk. Nē, nu labi, varētu būt 5 dienas, 4. Ruļļa nav. Vienkārši nav. Nu labi, viņi te kaut ko atrod, protams, reku grifoniņš ēd. Bet īsāk sakot, nu te baigi nav ko ēst. Jā, Aleksa tikko paņēma aizdzina Donu un Limeratu. Labi, iesim ķert Retu. Ar Retu vispār interesanti bija. Es no viņas otrdien nokritu. Tā kā pirmais kritiens man no Retas bija. Viņa man nometa. Jā. Tur tā ļoti stulbi sanāca. Puiši bija izdzinuši vecu zilu traktoru. Un Reta, kas viņai uznāca, ka viņi izdomāja baidīties no zilā traktora. Viņa sākumā bija nolikuši pie laukuma malas. Un, nu jā, viņa vilka mani ārā no laukuma, vilka mani prom no tā traktora. Nu, okei. Paprasīju puišiem, lai noslāpē viņu, jo viņš bija atstāts, nu, darbojošs. Bet Valdis nevis noslāpē, bet viņš iedzina viņu iekšā gaterī. Nu, jā, un palika tikai trakāk. Jo skaņa palika, traktora nav. Nu, jā, ir Limerata man pacēlās mini 2 kājās, bet es nebiju gatava. Es uzskritu viņai uz sānu, un tad viņa vienkārši mani meta nost. Nu jā, un šis lielais zirgs mani nometa nost. Sāka iet prom, uzkāpa uz pavadas, saplēsa pavadu. Bet paldies Dievam, viņa man ir saplēsusi tik daudz iemauktus, ka es tagad varu salasīt detaļas, un man nevajadzēja pirkt jaunu pavadu. Nu, man tāpat ir tagad jānopērk vietā, lai rezervē stāv, jo pavadas ļoti bieži plīst. Kad jātnieks nokrīt. Nu, jā, kaut kā tā. Vakar man bija bail nedaudz viņu jāt, bet viņa gāja perfekti. Nu, Valdis arī tagad pateica, ka tu viņu nejāsi, kad mēs strādājam, tu viņu jāsi tikai tad, kad mēs nestrādājam. Tāpēc tagad es viņai pusdienu laikā, kad neviena nav. Es viņam teicu, tā kā normāli, ka vismaz, kad es viņu jāju un jūs taisat, ja kaut kas notiek, jūs man varat palīdzēt. Tagad, ja es nokritīšu, nezinu, uz laukuma vidus nomiršu, kas mani atradīs, neviens, pēc stundas tikai. Nu, bet labi, tā jau nebūs, protams. Jā, iesim jāt šo skaisto faršo zirgu, kurai es atceros, ka nepatīk jāt lietu. Jo kaut kad rudenī viņa pirmo reizi mani meta tieši tāpēc, ka bija lietus. Bet labi, tagad viņa ir gudrāka. Nu, esmu jau uz Retiņas. Tagad es nokritu no Retas. Principā tas kritiens bija ok. Vienīgais es atsitu plecu, nu tā diezgan labi. Sākumā riktīgi viņš sāpēja, pēc tam mazāk. Nu, un tagad jau otrā diena es viņu jūtu, teiksim tā. Ir kaut kādas, nu, varbūt ilgstoši turēt roku augšā ir grūtāk. Bokšus iztīrot uz pēdējo boksi, jau rokas sāp. Bet neko. Viss kārtībā. Nu, kā jau es teicu cilvēkiem, ka ja man būtu bijis 20 gadi, no šitā būtu nokritusi, man nekas nesāpētu. Tas būtu easy kritiens. Tagad, jā, tomēr kaut kas jau sāp. Jā, nu šodien es izdomāju uz Retiņas, ka es neņemšu vispār nevienu steku. Ne īso, ne garo, nevienu. Pamēģināsim bez steka. Es domāju, ka būs labi. Un šodien mēs strādāsim kārtiņas. Es jau tur saliku laikšos uzdevumiņš. Nu, rikšos arī mēs viņu iziesim. Jā, šodien būs tāds vieglais treniņš, jo vakar mēs ar viņu ļoti labi palecām. Nu, viss treniņu mēs pabeidzām. Izgājām visas kārtiņas. Bija forši. Man patika. Jo es pakačāju arī sevi. Zin kā, parasti, kad tu jāi jaunu zirgu, tu jau nevari tā baigi domāt par sevi. Nu, labi, tev ir jādomā par sevi, bet tu nevari speciāli kaut ko tur trenēt sev. Tad tagad, kad viņa ir palikusi normālāka, es to varu izdarīt. Nu, jā, un šodien es paturēju rikšos sevi puspiesēdē starp tām kārtiņām, liekšos sevi puspiesēdē, nevis pa lielu apli, bet starp kārtiņām, kur reizē tev vajag arī vadīt zirgu, noturēt taisni, neļaut skriet, neļaut palēlināties. Tā bija interesanti, man ļoti patika šodien pastrādāt pašai ar sevi. Un Retiņa gājas superīgi. Retiņa iet uz aploku. Un es beigi nepārģērbos, es aiznesu Retas inventāru, atnesu Aleksas inventāru. Tagad cieši jāt Aleksu. Un kā jums liekas, ar jāšanu zābakiem es tajā zirgu aplokā nenoslīkšu? Jo es nepārģērbu zābakus.
cerams, ka nē. Bet Aleksa mēdz bēgt, lai viņa ir aploka malā. Tas būtu ļoti, ļoti labi, ja viņa tur arī paliktu. Man ļoti paveicās. Aleksiņa palika aploka stūrī, es viņu ātri paņēmu. Un super. Nenoslīku dubļos. Nu, es esmu jau uz mazā ponija. Man viņa tā patīk, viņa ir tik gudrs ponijs. Es nekad nedomāju, ka poniji, īpaši koņiki, var būt tik gudri. Man viņa šausmīgi patīk. Nu, ar viņu nevajag strādāt. Es domāju, es atkal sevi pakačāšu ar tām kārtiņām un puspiesēdi. Nu jā, Aleksiņa visu zin, ko vajag. Viņu nav jāmāca. Pājāju Aleksiņu. Ak, Dievs, viņa ir tik ātra, šausmas, viņu visu laiku jātur aptuveni. Bet es pakačājos, es nejūtu savas kājas. Šausmas. Biežāk vajag šitādas stradiņus savu uztaisīt. Jūtu ļoti muguras muskulatūru un ikrus laikam. Jā. Tā kā atklāju divus muskuļus, kas man bija netik uzkačāti. Vajag biežāk šitā pakačāties. Nu, uz limeretas tu jau nevari tā baigi kratīties. Bet, kad man ir laiciņš pajāt kādu citu zirdziņu, un kad vajag pajāt kādu citu zirdziņu, tad var arī pakratīties. Man bija plāns tagad paņēmām Aleksu un tad tīrīt bokšus un braukt paēst. Bet man tikko viena meitene uzrakstīja, kurai šodien vajadzēja būt uz treniņu, ka viņa nebūs. Un man pēc plāna bija, ka viņa man jās Donnu. Respektīvi, mums vēl ir jāizkordo Donna. Bet nu neko, mēs visu paspējam diezgan mierīgi. Iedeva Aleksiņai horsliks un viņa kā trakalais, viņai šausmīgi ar šo horsliksi. Nu, Aleksiņa iet uz aploku, pagaidām vēl uz veco ziemas aploku, tāpēc, ka mums vajag izkordot Donnu un tikai tad mēs viņu slaidīsim uz ganībām. Man jāizdomā, kā ja es būšu tajā brīdī viena, kā es viņus aizvadīšu. Bet nu labi, izdomāsim. Nu, Doncis Poncis jau skrien kordā. Īstenībā viņai kordā ir plašākas un smukākas gaitas nekā zem jātnieka. Tas tā smieklīgi. Bet nu tā jau viņa foršiņa smukiet. Melnais skaistulis, kā es smejoties saku. Nu, kamēr es te pusnosalusi kordoju Donnu, varu jums izstāstīt. Es domāju, ka es laidīšu ārā Donnu un Grifonu sākumā. Un pēc tam es aiziešu pēc Aleksas limeretas. Tad šādā secībā es viņus izlaidīšu uz ganībām. Jā, pa šīm 20 minūtēm neviens neatbrauc man palīgā. Ja man atbrauc kāds palīgā, tad divatā tur jau easy izlaist tos zirgus, bet vienai, nu, nav tik, tāpēc, ka viņi sasauksies, un zirgi, kas paliek ziemas aplokā, viņi dzirdēs tos zirgus, kas ir vasaras ganībās. Tā kā redzēs. Sāka līt un spīdēt saule reizē. Bet vismaz ir saulīte, esmu tik priecīga. Nedaudz siltāks, tā ka es jau te sāku nosalt. Tā nu Doncis un Grifis iet uz ganībām. Šausmas, kā man Donna jau paspēja apnikt. Es ar viņu aizgāju uz aploku, lai dabūtu Grifonu. Un Donna meklējas. Nu, tas ir stabili, viņa katru 4. nedēļu meklējas. Viņai ļoti tas cikls stabils. Bet, kad viņa meklējas, nu, viņa Grifonam bāžas virsū šausmīgi. Un tagad arī es paņemu Grifonu. Un ko Donna dara? Donna vienkārši apgriežas un ar savu dibanu iet viņam virsū. Un es viņu nevaru dabūt ne uz priekšu, ne pagriezties, neko. Nu, labi, viņai jau tas cikls iet uz beigām. Šodien, man liekas, ir 3., 4. diena. 4. varētu būt. Tā kā tagad vairs nav tik traki, cik bija vakar un aizvakar. Jā, vakar, man liekas, Grifons pat iespēra Donnai, tāpēc, ka nu viņam apnika, ka visu laiku ir dibanu bāžas virsū. Nu, Grifis un Donna ir ganībās, nebija nekādu skriešana, bet Aleksa un Limerete tur kliec, tā kā iešu pēc tām divām. Paskat, divas meitenes mani gaida. Meitenes arī uz ganībām, jā, zālītē. Ai, paskat, kā viņas grib. Nu, vedīsim. Nu, Limerete jau ir apņēmības pilna, Aleksiņa arī. Grifoniņš tur trako, gaida meitenes. Donna ir vienalga. Jep. Tur vēl tālumā ir govis, bet pagaidām Grifons trako, tāpēc, ka viņš gaida savas draudzenes.
Nu, lūk. Aleksa, tu neskriesi? Tavi draugi aizskrāja. Viņiem tur jau gonkas. Jā, un Aleks arī pakaļ. Viņi tūlīt, es domāju, pa šito pusi atpakaļ atskries. Jūs viņus neredzat, bet reku viņi ir. Nu, tur govis ir. Bet šitā skriešana viņiem ir no prieka, nevis no govīm. Nu, lūk, skaistie zirdziņi. Ēt un priecājas. Nu, paska. Grifons un Limerata tik vienādi. Nu, var redzēt, kurš kuru ir uzaudzinājis. Bet viņi visi tik forši. Nu, Reta, skriesi? Govis, baisi radījumi. Jep. Protams, ka jāstaisies Grifonam muguras. Smieklīga meitene. Bet Grifonam vairs nav tādas bailes no govīm, kā bija pagājuši gadu. Nu viss, man palika iztīrīt bokšus, sataisīt zirgiem vakariņas un tad braucam ēst, jo šausmīgi gribu ēst. Es tīru bokšus un man vienkārši Mārtiņš atnes balodi. Un tas ir maziņš, redzat, viņam ir vēl tās bēbīšas spalviņas. Ko man darīt ar balodi? Viņš teica, kā, lai es kaķim atdodu. Es kaķim neatdošu. Man būs maidzīvnieks. Valdis būs priecīgs. Tam balodītam ir kaut kas ar labo spārnu, bet viņš ir arī šī gada, tad varbūt viņš vienkārši nav vēl iestaipījis to spārnu. Bet, zināt, viņu palaist tāpatās kaut kur ārā, tas būtu tā kā taču pašnāvība viņam, tāpēc, ka man tā kaķis steigā. Tāpēc mēs viņu ielkām zirgu piekabē. Jo sākumā bija doma atstāt viņu Aleksas boksī, bet kaķis arī var iekāpt boksī. Tad piekabē nevar kaķis iekāpt, viņš var pastaipīt to spārnu, pastaigā, tur ir sauss, silts. Es viņam nolikšu ūdeni, nolikšu auziņas, graudiņus. Nu, un paskatīsimies, kas viņam pa kam. Nu, ja viņš tomēr ir savvaļas dzīvnieks, bet viņš ir šī gada, tas ir noteikti. Nu, viss stālies visus izdarījusi, ir 4:30 un laiks braukt pusdienās. Aiziesim paskatīties, ko balodis dara. Reku viņš skraida. Aizies paslēpties. Nu labi, lai viņš te paliek. Atbraukšu pēc tam, iedošu viņam paēst, padzerties. Jāpagūglāja, ko vispār baloži ēt. Reku, man izskaisties zirdziņi, ēt zālīti. Izskatās laimīgi. Nu jā, un otrā pusē ir govis. Nu tā, pusdienas es paēdu, atpūtos, uzlādēju telefonu, jo man telefons jau bija izlādējies. Nu, un tagad novadīsim vienai meitenei treniņu. Es esmu nedaudz agrāk atbraukusi, tā kā es domāju, es viņai aiznesīšu inventāru, jo zirgi tagad ir ganībās, un tad ir vismaz 10-15 minūtes, kamēr tu aizies un atvedīsi to zirgu. Lai būtu ātrāk, es domāju, es jau sanesīšu inventāru. Nu, balodis ir tur tajā stūrītī, es viņam atnesu ūdentiņš, kur ir auzas. Nezinu, vai viņš ēt auzas, bet ir labāk nekā nekas. Es negribu viņu baigi pieradināt, jo, ja viņš ir mazulītis, varbūt viņam vajag tikai izstaipīt to spārniņu, un tad viņš sāks lidot. Nu, bet ja ne, tad būs man maidzīvnieks. Tā kā kamēr man šodienas meitene saglojas un tīrās, es pastāstīšu, kā mums gāja pēdējās sacensībās. Gāja mums ļoti labi. Viktorija ar Aleksu izgāja vadības maršrutu atzīmi ļoti labi. Ja es būtu tiesnesis, es būtu likusi teicami, tāpēc, ka bija ļoti smuki, ļoti skaists vadības maršruts. Vienīgā kļūdiņa bija, ka uztaisīja nevajadzīgu voltu. Nu, bet, labi. Bet bija ok. Es saku, bija daudz labāk nekā īrisā viņai, līdz ar to es liktu viņai teicami, bet es nebiju tiesnesis. Tiesnesis ielika atzīmi ļoti labi. Dārta ar Aleksu gāja arī vadības maršrutu, bet ar 4 lecienu krustiņiem. Viņu mēģināja iet no lēkšiem.
Kas bija pārsteidzoši, Dārta bija gatava iet lēkšos, Aleksa nebija. Aleksa ir pieradusi, tā kā satnicībās iet no rikšiem, un Aleksai bija tāds, nē, Dārta, tu kaut ko jauc, mums nevajag lēkšot, mums vajag rikšot. Nu, un, lai gan Dārta tur centās, Aleksai bija tāds, nē, Nu, labi, daži lecieni bija no lēkšiem, bet ne visi. Vienai no Annām ar grifonu 60 centimetri perfekti, superīgā, ideālajā laikā. Labs ātrums bija, precizitāte, visi pagriezieni izņemti pareizi. Pie jātnieku uzsādes mēs šobrīd strādājam, bet no tehniskā viedokļa ļoti skaisti, ļoti forši. Un viņa arī palika 6. vietā no kaut kādiem, bija virs 35 dalībniekiem. Jo daudzi tikai izslēgti un bija ārpus konkurences, bet kaut kādi 35 bija, man liekas, noteikti. Otrai Annai ar grifonu nedaudz pietrūka ātrumiņa. Viņa izgāja pārāk lēnu, bet neko nenogāza. Arī uzejas uz šķēršļiem bija labas, atspērieni bija labi, viss bija ok, izņemot ātruma pietrūka. Un līdz ar to bija, man liekas, tur bija saitītas šķērslis, kur tā kā nebija tā inerce, tā grifonam vajadzēja atsparties, ja es nešaubos, ātrāk, lai trāpītu vispār. Nu, un ja tie būtu 80 centimetri, piemēram, viņš būtu nostapējis. Vai vienkārši pašā vismalā, vienkārši 60 centimetri viņš var izlekt. Un viņš arī viņam nav problēma baigi izlekt, bet ja tas būtu lielāks šķērslis, viņš nebūtu lecis. Nu jā, un tāpēc viņa man mācīsies šobrīd jāt ar steku. Jā, viņai ļoti nepatīk to darīt, bet vajag. Nu, lūk, Sofija ar grifīti ierikšojas, un mēs tūlīt sāksim strādāt. Es domāju, ka es viņu arī šodien pakačāšu, likšu nostiprināt muguras muskulatūru un kāju muskulatūru. Vai neguli? Ļoti labi. Vai arī pamainīt virzienu? Davai. Vatā, ļoti labi. Super, šis bija smuki. Un vēlreiz tāpat izēja. Super! Nu tā, grifoniņš pēc treniņu, viņš jau ir pagājis pusstunda, viņš jau ēd savas vakariņas. Līmiretiņa ir iekšā, arī ēd vakariņas. Lūk. Nu, un tad es pārdomāšu. Mēs aizvedām, mana meitene, audzākne, aizveda Donnu un Aleksu uz Ziemassaploku, tāpēc, ka es negribu zirgus pa nakti atstāt zālē. Nedodies pārādīsies, sāksies vēl kolikas vai vēl kaut kas. Bet es vēl padomāšu, vai es pa nakti atstāšu Donnu ārā, vai pa nakti es atstāšu Limeratu ārā. Es vēl padomāšu, kura paliks man patīk. No Aleksa tas ir 100% paliks. Aleksai ļoti patīk ārā, viņa ir sajūsmā. Donnai arī patīk ārā, Limertai arī es teiktu. Nav tā, ka kādam labi, šim nepatīk palikt ārā pa nakti. Ķēvēm patīk. Bet es vēl padomāšu. Nu jā, tagad lai viņi ēt. Nu, viss šī diena ir beigusies. Es domāju, ka es atstāšu iekšā Limeratu, un tad Donna ar Aleksiņu paliks ārā. Viņas ir, gan Donna, gan Aleks ir palikušas ārā, tā kā tur problēma nebūs. Viņām ļoti, ļoti patiks. Nu, jā, paskatieties, cik skaisti tagad ir. Ir beidzot silti, no rīta bija augsti liela lietu, tagad ir ok. Nu, labi, ar to es arī beigšu šo video. Paldies, ka noskatījies šo video. Neaizmirst uzspiest laiku un ieraksti kaut ko komentārā. Un, ja vēl neesi to izdarījis, noteikti piesako man. Labi, atā!